Ir viena ļoti svarīga tēma strādāšanā ar sevi, un tā ir motivācija. Šo video es ļoti vēlētos, lai tu klausītos un skatītos ar sirdi, nevis tik daudz ar prātu, un lai mani vārdi aizklauvējas līdz pašiem dziļumiem. Patiesa traumu dziedināšana nemaina cilvēku, bet gan atklāja to, kāds viņš vienmēr ir bijis, tā atklāja viņa patieso būtību. Tu kā bērns principā piedzimi kā perfekts augstākās būtības atspoguļojums, kurā kodolā ir spilgta lampiņa ar nebeidzamu dievišķu gaismu. Un traumas ir kā tādi lakati, kas dzīves laikā apklājuši lampiņu, kas ir tavā kodolā. Un nevis tu esi dzīves laikā kļuvis tumšs un pazaudējis gaismu, un tagad tu esi melns un neglīts un vēl nezin kāds, bet gan tavai gaismai vienkārši visi tie slāņi traucē skaidri spīdēt cauri. Gaisma joprojām ir turpat, un tā vienmēr tur būs līdz pat dzīves beigām. Tāpēc neuzķeries uz visādiem saukļiem, kā tiec vaļā no savas ēnas puses, atstāja aiz muguras negatīvās īpašības, kļūsti par citu cilvēku. Tev nav jākļūst par citu cilvēku priekš kam. Tu esi superīgs cilvēks, priekš kam būt par kādu citu nevajag. Tev nav sevi jāapspiež, jānoraida no sevis, jāatsakās, tas nav dziedinājums. Tas, kas ar tevi kādreiz noticis, nenozīmē, ka tu esi salauzts, nenormāls, defektīvs, ka tevi tagad būtu jāsalabo, jāpadara par citu cilvēku, lai tu beidzot būtu laimīgs dzīves un mīlestības cienīgs. Tam cilvēkam, kas ir iekšā tavā ķermenī, nav absolūti nekādas vainas. Gluži otrādi, ik viens no mums ir piedzimis unikāls, īpašs, svarīgs un ar savu dāvanu šai pasaulē. Un strādājot ar sevi, lobot nost to visu lieko, tas atklājas savā skaistumā. Traumu rezultātā tu atteicies no kaut kādām sevis daļām, nostūmi tās projām un pameti. Ne jau tīšām, bet tāpēc, ka citādāk toreiz neprat tikt galā ar situāciju, un mēs neviens nepratām. Bet ja tava vēlme tagad mainīties nāk no domas, ka tu neesi normāls, tu neesi ok, tad tā atkal kļūst par kārtējo sevis noliekšanu un attālināšanos no savas būtības. Un tas ir pretējs process dziedināšanai. Darbam ar sevi ir jāpieiet ar atvērtu sirdi un prātu, ar zinātkāri un ar milzīgu līdzjūtību un mīlestību pret savu iekšējo bērnu. Un lūdzu, nedari to arī citu cilvēku dēļ. Ja tu vēlies strādāt ar sevi, tad dari to sevis dēļ. Dari to tāpēc, ka tu gribi dzīvot un elpot ar pilnu krūti, tāpēc, ka gribi iegūt sev sirds mieru un dari labas lietas savas veselības un enerģijas labā. Tava būtība dabiski tiec uz dziedinājumu. Ļauj tai to piedzīvot. Sevis dēļ. Un es būšu tepat.